Labdien! Mani sauc Maksims Novikovs. Es mācos Dricēnu vidusskolas 6. klasē. Šodien gribētu jums pastāstīt pasākumu, kuru sauc Mankārīgā līgava. Reiz senos laikos dzīvoja kāds ļoti bagāts saimnieks, kam bija ļoti daļa meita. Kādu dienu tēvs gribējis meitu izpēcināt, bet meita turēs izpētījumu sacīdama, ka izies tikai pie tā, ka būs tikpat daudz naudas kā viņai. Protams, nevienam nebija, bet beidzot atradās kaut viens. Tikai viens zelta dukātiņš iztrūka. Uz to meita atbildēja: nekas. Rīt gar ezermalu ies kāds bagāts saimnieks. Iziet pretī, atņem dukātu un pašu iegrūt ezerā. Sacīts darīts. Nākamajā rītā jauneklis dodas gar ezermalu un satiek to saimnieku. Saimnieks gan lūdzas, lai šito dzīvu atstājot, bet nekā. Viens grūdienis ezerā iekšā. Slīkonis tik vēl paspēja pasacīt: lai Dievs tev to atriebies! Jauneklis tik pasmējās par šiem vārdiem un griezās uz māju pusi, kā tik ieskanēja skaļa dardoņa. Ātrāki par 30 gadiem es tev neatriebšos! Tā jauneklis aizgāja uz mājai un līgavai pasacīs, ko šī saimnieks teicis. Līgava tik pasmējās: lai sauc! 30 gadi, tā ir vesela mūžība. Tagad tik runāsim par kāzām. Abi saprecas, kļūst par saimnieku un saimnieci, ap pašiem sava lauksaimniecība. Kādu dienu, kad beidzas 30. gads, gar viņu māju pat aciņu gāja kāds vecs vecītis un lūdza saimniecei pārest. Bet saimniece sacījusi, ka viņas māja nav ubagu ēdinātāja un lai iet pie citiem prasa. Tad ubaks vismaz paprasīja, tad lai atvēl atpūsties. To nav gan saimniece atvēl un paša aizskriet vērot mailokus. Bet ilgi tur neturas. Jā, ar mietu drāzās atpakaļ un sauc: dzeniet to vecīti projām! Tas pats nelaimes nesies, kas pirms 30 gadiem solīja atriepties. Zirgus tur lācis saplēsa, aitas, vistas, vilki saplēsa, olai čaumalas saplīsa. Visi sāka dzīt to vecīti laukā. Bet tikmēr vecītis paspēra kaut vienu kāju par mājas lieksni, pēkšņi māja nogrima. Un tajā vietā tagad palika dziļš, bezdibņu ezers. Anekdote. Kungu laikos kāds nabaga zemnieks gājis Greku sūdēt. Greks uzdod priesterim izstāstīs, kā šīs mūžas kungam nozadzi sienu. Lai noskaidrotu, cik liela zemnieka vaina, priesteris pajautāja: cik tad tur bija siena? Vai bija pilns vezums? Zemnieks atbildēja: nē, pilna vezuma nebija, bet skaitiet Greku par pilnu, jo tāpat vēl jau vajadzēs zakt. Tagad atgriežamies. Mazais Kristaps pirmo reizi ar vecmāmiņu devās uz baznīcu. Kad priesteris sāka runāt, mazais Kristaps čukstus pajautāja vecmāmiņai: vecmāmiņ, kas tas par onkuli priekšā? Vecmāmiņa atbildēja: tas ir priesteris, un viņš stāsta par Dievu. Mazais Kristaps nopietni un piekrītoši pamāca. Bet tad, kad iestājās klusums un visi nolaicās lūkšanā, mazais Kristaps kaļi iegrāvās: vai viņi tagad zvanīs Dievam? Visi, kas to dzirdēja, smējās, pat vecmāmiņa centījās augstināt smieklus, priekšā aizliekot lūkšanas grāmatu. Ceru, ka jums patika. Paldies par uzmanību!